dezinficētas un tā tālāk. Respektīvi, daudz lietas, kas agrāk netika darītas, teiksim, tik sistemātiski un tik... Gribēju teikt uzskatīt, bet nē, tas būtu nepareizi teikts. Tik nopietni ievērots. Latvijas sit. Latvijas sportista treneris šobrīd ļoti Latvijas sportista treneris šobrīd ļoti daudz aplaudē. Nezinu, kā viņš aplaudē, kāda ir šī, pat precīziem trāpījumiem viņš tā kā, bet, ja viņš aplaudē par precīziem trāpījumiem, tad viņš to darītu krietni retāk. Jo šobrīd tādi īsti precīzi trāpījumi no Vido Zundmaņa īsti nav bijuši. Vido Zundmans mēģina salauzt savu pretinieku, bet pagaidām nedaudz ir sabijies. Īsti nav pārliecināts savam spēku. Šeit man vaši iegāja galvā. Ļoti fiziski spēcīgs ir Igaunis, un arī, redzam, Igaunis iemācījies mainīt stājas. Vido Zundmanim šī ir viena no pirmajām cīņām. Pagriez galvu. Šeit Zundmans aizrādījumu. Tas ir viņa paša labad, paša drošībai. Nedrīkst griezt, pakaust. Aqua di Joe, Giorgio Armani. Rauci galā. Labi, ka mums ir Latvijas. Kā jau es teicu, Vido Zundmans, pat viņu turam īsti. Un Zundmans, jā, arī gribētu teikt ar iestādēm šeit pašsaglabāšanās instinktu. Izdarīt tā kā sitienu ar kāju, uzreiz sekoja sitiens ar roku, kas principā ļoti bīstami. Viņš atbrīvojās, viņš izdarot sitienu, paspēr solis priekš ar kāju, un tad viņš vēl izdarīja sitienu ar roku, principā arī galvu atbrīvojot. Sitiens zemāk zem jostas vietas, kur izdarījis ir Vido Zundmans. Neapzināti, protams, šobrīd Zundmans ir aizdzīts uz neitrālo stūri, kamēr atjaunojas Igaunis. Nedrīkst pārt uz vietas. Zundmans nostājās uz vietas, kas arī bija viņa kļūda. To izmantoja savā labā Revils Voits. Revils precīzi trāp. Sākāt to Rolands Mikalauskas, Latvijas sportista. Aizsarg masku. Un Mālacis beidzot smuki trāpa. Un atkal Zundmans trāpa, iet uz priekšu, nedrīkst apstāties. Redzam, Igaunis paklup, šeit nekā tāda nenotika. Nav par ko priecāties, Igauni nezinu par ko priecājas. Viņi uzmodrina savu sportistu. Aizsardzība trūkst, laba aizsardzība bija no low kick. Tāpēc ir vajadzīgs šādas sacensības, tad tu automātiski jau sāci instinktīvi, jau saproti, kas tev ir jādara, ko tu esi treniņos darījis, jo citreiz ir tā, ka treniņos dara kaut kādas kustības, kaut kādas sitienas atstādā, tev liekas, priekš kam to dara, vai aizsardzības tehnika trenē, un tad, kad nonāc cīņā, tu vienreiz izlaid kāds sitienu, otrais, tu atceries, pagai, bet man vajadzēja darīt šādi, un jā, tāpēc ir vajadzīga šī praksa, ir vajadzīga šīs sacensības, lai tu instinktīvi iemāci. Mālacis! Jā, Mālacis Zundmanis aktivizējās uz raundu beigām, un kaut kādā ziņā gribētu teikt, ka raundu beigas Latvijas paņēma. Vēl laika smīgs, bet Latvijiem nedaudz arī jāpiepalīdz. Laba kombinācija no
Revila Vojta. Latvijas spiests atkāpties. Jāturpina atkāpties, nedrīkst palikt uz vietas. Atkāpties, atļauj padarboties Igaunim un tad uz pretuzbrukumu jāiet. Latviešu puisis nedaudz nav pārliecināts savos spēkos, bet puisis ir ar raksturu noteikti. Paskatāmies arī šīs dažas kombinācijas. Latvietis spēja izdarīt trāpījums, taču jāsliek kopā, nestrādā kopā tā sinhrona, rokas ar kājām, bet tas nāks viss ar praksi. Var redzēt, ka Igauns ringā ir aizdījis krietni vairāk cīņu, un šeit Igauns atkal neapmienāts, ka viņam sitiens zem jostas vietas, bet daļai viņš šajā epizodē pats bija vainīgs, jo tad, kad ar celdu arī izdarīja sitienu Zundmanis pretiniekam korpusā, Igauns šo celu bloķēja. Un apstāda, te labs īšas lovas iet uz priekšu, jāiet uz priekšu. Nedrīkst apstāties, protams, jāsarās par aizsardzību. Vēl nedaudz. Šajā raundā šeit cīņā ir palicis Gvido Zundmanim. Pēdējās 10 sekundes jāaktivizējas. Saprotams, ka Gvido šo cīņu ir zaudējis. Pēc rezultātu zaudējis iespēju kārt kaklā zelta medaļu, bet šajās sacensībās neviens nav zaudētājs. Vai nu tu uzvari, vai nu tu mācies. Un šajā gadījumā Gvido Zundmanim tā bija ļoti laba skola. Labi, vēl oficiālais verdikts un rezultāts nav paziņots, bet es domāju, ka mēs visi redzējām. Protams, mēs turējām īkšķi par Gvido, taču šoreiz bija pa īsu, lai svinētu uzvaru pār Igaunijas sportistu Revilu Vojtu. Iespējams, ka vēl būs dzīvē iespēja šiem vīriem tikties acis pēc acis, un Latvijas nākamreiz revanšēsies. Vienbalsīgs tieši lēmums. Apsveicam, Revils Vojts kļūst par 11 līdz 12 gadu vecuma grupas zēniem uzvarētājs svarā līdz 45 kg.